ārā dikti augsts, vai ne? Kāds varbūt pat bija domājis, šodien nenākt uz sapulci, jo ārā ir pavēss. Šodien dzirdēt tā diezgan labi, interesanti, iedrošinošu domu par šo augsto laiku, kāds ir tagad. Toties odi un mušas nav. Logus droši var taisīt vaļā. Ja nebūtu tas augstums, tas ir vienīgais tāds sarežģījums. Bet tā, jā. Kas man te ir? Jā, te mēs arī redzam gulbīši. Arī tagad sasaluma laiks, viss ir sarežģīti dzīvniekiem, ja tagad, jā, augsts ir dikti. Šajā reizē mēs apskatīsim tēmu, kas mums iznāk diezgan bieži, ar kuru iznāk saskarties arī ikdienas dzīvē, proti kļūdīšanās un neveiksmes. Ir cilvēki, kas dikti par tām domā un apcer arī savas dzīves dažādus grūtumus un neveiksmes. Un pastāv divi tādi tā kā viedokļi, pat pretēji. Viens ir tāds, ka cilvēkam jābūt nekļūdīgam, pilnīgam, tāds, kam ir vienmēr veiksmes, bet otrs atkal tāds savādāks uzskats ir, kā cilvēks vislabāk mācās no savām kļūdām, neveiksmēm, un kur viņam kaut kas neizdodas. Nezinu, pie kura no šiem viedokļiem kāds no mums pieturās, bet izejot no tā, attiecīgi, tad arī mēs arī skatāmies arī uz lietām, kā Dievs tās vada. Jā, vai tā neveiksme ir pilnīgi tikai nāk no ļaunā, no velna, vai tomēr tur var kaut ko iemācīties no tās neveiksmes. Jāsaka tā, ka diezgan bieži cilvēku dzīvē dažādi šīs negadījumi, neveiksmes ir kā tādi labi skolotāji, no kā var labi ko iemācīties. Un pat arī, kad mēs veram vaļā svētos rakstus, Ēdens vidū bija labu un ļaunu atziņas koks. Jā, tur bija arī dzīvības koks, viņā bija divi tur kopā auga Ēdens dārza vidū. Dievs zināja, ka cilvēki no tā ēdīs. Cilvēks bija brīdināts. Un lūk, tagad tāda lieta notiek. Ādams un Ieva ēda šo aizliegto augli. Dievs viņus neapturēja. Jā, viņi kļuva mirstīgi, viņi kļuva grēcīgi. Kāpēc Dievs to pieļāva? Acīm redzot, te ir kaut kāds nodoms arī ar to visu bija. Pirmkārt, Dievs atklāti varēja savu mīlestību, savu raksturu. Un viss šis tālākais glābšanas stāsts, kuru mēs svētajos rakstos lasām, viņš sākās tieši šeit. Jā, tas bija grēks. Jā, tā bija kļūda, tā bija ļoti liela neveiksme. Bet attiecīgi no tās visas, lasot svētos rakstus, mēs mācamies un iepazīstam ne tikai to, kā tur bija kādreiz senos laikos, bet arī paši sevi. Kas esam mēs? Un kur atrodamies mēs, kad Dievs uzdod arī mums līdzīgi jautājumu, kā Ādamam, kur tu esi? Arī pēc tam, kad ir izdarīts kaut kas nevisai labs vai arī kāda neveiksme notikusi, kur tu esi? Un kur tu vēlies būt? Un kas tu vēlies būt? Jā, Dievs šos jautājumus mums uzdod, viņš mūs neatstāja un turpina ar mums komunicēt, ja vien esam viņam atvērti. Tāpat tas arī tālāk svētajos rakstos mēs lasām, tur ir arī kļūdaini cilvēki bijuši ļoti daudz, piemēram, Ābrahāms. Arī viņam bija kļūdas. Viņam bija ilgi jāgaida, kad beidzot tas apsolītais bērns viņiem piedzims, un tas bija tik nomācoši un ilgi, un likās, ka neveiksme tā ir. Jo pats Ābrahāma vārds, piemēram, ko nozīmē? Ābrahāma vārds. Tas nozīmē daudzu tautu tēvs. Un tagad, lūk, tu tagad ar tādu vārdu dzīvo, daudzu tautu tēvs, un tev var tā paprasīt, un cik tad tev ir bērni?
Neviena. Jā. Neviena. Viņš varēja pat uzskatīt, ka viņam dzīve kā neveiksme. Un arī Dievs viņam tur dod apsolījumus, un Ābrahāms vaicā, bet Dievs, ko tu man gribi dot? Pat šāds jautājums bija uzdots. Jā, Ābrahāms nereizi vien kļūdījās, bet tajā pašā laikā Dievs nepārtraukt ar viņu uzturēja kontaktus. Jā. Kā piemēram šajā pantā mēs varam lasīt. Vai man no Ābrahāma būs ko slēpt, ko es gribu darīt? Jā, Dievs ar viņu uzturēja pastāvīgus kontaktus. Viņš pat ir saukts par ticības tēvu. Jo tie, kas tic uz Dievu, to pašu Dievu, uz kura Ābrahāms tiek saukt par Ābrahāma bērniem. To mēs jaunajā derībā lasām. Mūsu ticība ir līdzīga tam. Neskatoties uz visu to, kas varbūt liekas, ka dzīve ir neveicies, vai arī kādas nelaimes ir bijušas, mēs varam lūkoties uz Dievu līdzīgi, kā to bija darījis arī Ābrahāms. Un Ābrahamam tas bija par svētību. Arī tālākos stāstos mēs tur lasām dažādi, piemēram, tur bija Īzaks, Jēkabs, Rebeka, kā mēs šajā te attēlā tur redzam, un kur Jēkabs tur izkrāpa no sava tēva to svētību. Jā, tas arī tāds stāsts, nevisai patīkams un šķiet, kā tas tā varētu būt. Svētajos rakstos ir tāds stāsts, bet tas atklāja to, kādi ir cilvēki, ka viņi no vienas puses grib iegūt veiksmi nepareizās veidos, un tad neveicās. Kāds brīnums, ka neveicās pēc tam, kad ir kaut kas darīts ne tā, kā vajag. Un lūk, arī Jēkabam viņš dabūja šo svētību, un Īzaks neatcēla to arī pēc tam, kad sapratis, ka ir piekrāpts. Bet cik pašam Jēkabam nācās piedzīvot pēc tam, lai varētu būt atbilstoši tai svētībai, kuru viņš bija tagad dabūjis. Tā bija cīņa ar eņģeli, kurā viņam vajadzēja parādīt savu uzticēšanos līdz pašam galam, lai viņš būtu tas svētītais, kas arī paliek svētīts, un kura vārds tad bija Izraēls. Arī tālāk Jāzepa brāļi, arī tiem ļāva kļūdīties, un Jāzeps bija ļoti dusmīgs uz saviem brāļiem, ka viņš viņu bija pārdevuši verdzībā, un Jāzepam likās, ka viņam ir ļoti dzīvē neveicies. Tad viņš vēl cietumā nonāca tur Ēģiptē. Pavisam, kā saka, kur varbūt dziļāk dūņās kā tur. Bet Dievs viņu tur neatstāja. Un tad, kad viņš kļuva atkal par to vienu no valdošajiem vīriem Ēģiptē, viņam radās iespēja saviem brāļiem atriepties. Un tur mēs lasām, ko tur Jāzeps bija izdomājis ar tiem brāļiem. Jā, viņš tur tā kā kaķis ar peli tur spēlējās. Jā, tad viņš tur tiem brāļiem šādi un šādi, jā, un pārbaudīja viņus dikti. Bet tomēr kaut kas viņu tā kā atturēja. Un beigās Jāzeps bija nācis pie šāda svētīga secinājuma. Jūs gan bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir vērsis par labu, gribēdams, kā šodien redzams, daudz ļaužu saglabāt dzīves. Jā, ar visām šīm neveiksmēm, kāds bija Jāzepam, arī viņa brāļiem, tomēr Dievs to visu bija vērsis uz labu. Ja mums ir rodās tāda iespēja saredzēt arī savā dzīvē, kur ir bijušas kādas varbūt neizdošanās vai neveiksmes, saredzēt, kā Dievs tomēr to ir vērsis savādāk. Līdzīgi varbūt kā Jāzepam vai kaut kā citādāk. Dieva aizgādība tā ir ļoti daudzpusīga. Šajā maldīgajā pasaulē pie maldīgā cilvēka mēs arī esam maldīgi cilvēki. Un tāpēc arī dažādas neveiksmes un neizdošanās tas ir viena daļa no mūsu biogrāfijas. Bet Dievs ir tas, kas mūs vēlās uzturēt tālāk. Psalmos, 119. psalmā ir šāds pants. Tas man bija par labu, ka mani pārbaudīja un pazemoja, lai es mācos tavus likumus. Nevienam no mums nepatīk, ka mūs pārbauda vai pazemo, bet lūk, te dziesmnieks saredz, ka tas bija labi.
Protams, varbūt viņš tajā brīdī to nesaredzēja, ka tas būtu labi. Tas viņam likās liela neveiksme, šausmas, grūtības. Bet vēlāk viņš nāca pie šīm secinājumiem, ko mēs te arī lasām. Vai arī, piemēram, turpat tālāk 119. psalmā. Es maldījos, pirms kļuvu pārbaudīts un pazemots, bet tagad es turu tavu vārdu. Jā. Tad viņš kaut ko ir iemācījies, nācis pie kādiem secinājumiem. Arī 139. psalmā ir šādi vārdi. Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi. Izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa. Tad vadi mani pa mūžības ceļu. Arī Mūzes kļūdījās. Viņam bija tas, ka viņš tur otrā reizē, kad viņam tur bija tas jādod ūdens no klints, viņš sita ar zizli pa klinti, un tā bija viņam pieskaitīta kā kļūda. Liels ļaunums, kura dēļ Dievs atteica Mūzum ieiet apsolītajā zemē. Mūzes ļoti lūdza, bet Dievs viņam to atteica. Tur ir pamatojums 4. Mūzes grāmatā var lasīt. Tādēļ, ka jūs neesat mani ticējuši un neesat mani svētījuši Izraēla bērnu acu priekšā, tādēļ jūs arī neievedīsiet šo draudzi zemē, ko es tiem esmu devis. Bet atkal no otras puses, Dievs Mūzum bija devis arī lielu svētību. Viņš viņu augšām cēla no mirušajiem, viņš ir debesīs. Mūzum tika dot arī priekštiesība runāt ar Jēzu Kristu apskaidrošanas kalnā. Tur viņš bija kopā ar Ēliju, viņi runāja par lietām, kuras notiks tālāk. Jā, Dievs Mūzum deva lielas svētības, lai gan viņš bija arī kļūdījies. Psalmos 107. ir šādi vārdi. Viņi maldījās tuksnesī pa nestaigājamiem ceļiem un neatrada pilsētas, kur varētu dzīvot, izsalkuši un izslāpuši tā, ka viņu dvēseli viņos bija galīgi novārgusi un izmisusi. Tad viņi piesauc to kungu savās bēdās, un viņš izglāba viņus no viņu posta un vadīja uz pareiza ceļa, ka viņi nonāca apdzīvotā vietā, bet viņi, lai pateicas tam kungam par viņa žēlastību. Jā, Dievu vadību. Tur maldās cilvēki, viņi piesauc to kungu, un Dievs viņus izglāba. Arī Jēzus, mēs lasām evaņģēlijas stāstos, nereizi vien bija pieļāvis un atļāvis, kad mācekļi kļūdās. Ar domu, nevis tā, kā lai viņus par to sodītu, bet gan ar jautājumu, ko jūs no tā esat iemācījušies? Ko jūs no tā esat iemācījušies? Ka šī kļūda ir pielaista. Īpaši spilgts piemērs ir apostolis Pēters, kur Jēzus atbildot uz tām, kād viņš tur bija teicis, es ar tevi iešu cietumā un nāvēju. Jēzus viņam saka, Sīmani, Sīmani, redzi, Sātanam ļoti iegribējies jūs sijāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos, un kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus. Jā, Pēteris nebūtu nekad bijis tāds, kā mēs to lasām apustuļu darbos, ja viņš nebūtu izgājis cauri šo pārbaudījumu. Jā, Pēteris izkrita. Jā, eksāmenā viņš saņēma slikto atzīmi, tā tas visam bija. Mēs arī viņu joprojām varam pat arī nosodīt, ka lūk, viņš tur bija tāds, kādam viņam nevajadzēja būt tajā brīdī, kad Jēzus tur tika arī tiesāts Kajafas namā. Bet, lūk, Pēters pēc visa šī pārbaudījuma kļuva par citu cilvēku. Pat varētu teikt, apustuli pilnā šī vārda nozīmē, ka viņš varēja sludināt ar lielu drosmi un paļāvību Dieva svētajā garā. Jūs te āmuru redzat un pirkstu. Es neticu, ka būtu kāds, kurš ir sitis naglas, nereizi nav trāpījis pa pirkstu ar āmuru. Man liekas, tāda nav. Nav tāda meistara, es runāju par lieliem meistariem, kurš arī, tad, kad ir darbojies, jaunības gados nav trāpījis ar āmuru sev pa pirkstu.
Tu nevari vienkārši būt meistars, ja tu nereiz neesi kļūdījies. Tas tāpatās kā arī jūrnieks. Ja? Tu nevari būt jūras vilks, ja esi bijis tikai kaut kur pie kāda dīķa vai klusas upītes. Jā, ir bijušas kļūdas, un no kļūdām nākās mācīties. Tagad ir 10 baļu sistēma, bet arī tad, kad viena daļa no mums jaunībā mācījāmies, arī šī atzīme bija nejauka. Un tagad tu esi dabūjis šo atzīmi. Mēs atcerāmies, kāda bija tā nostāja. Ko mamma sacīja par šādu atzīmi? Jā, bet kad esam to dabūjuši, gribās būt labākam. Gribās kaut ko mainīties, kaut ko savādāk, lai būtu. Arī, piemēram, ceļmeklētāju nometnēs arī ir dzirdēts stāsti, ka arī tur būvē telti pirmo reizi. Jā, un tagad tu izraudzies to laukumiņu, jā, tur. Bet ja tu visu nezini, neesi pamanījis, kur tur nogāzīt, kas ir dzirdēts stāsti, jā, ka tur uzcēluši telti priecīgi, jā, naktī tur ieritinājušies guļ, jā, un naktī lietus sāk līt. Viņš tur pa pakalniņu, tur lejā, tur straumītis tek, un tu tā sāc just, ka tu jau esi ne tik daudz teltī, ka tu jau esi uz ezera. Jā, tas ūdens ir saticējis. Pieredzes nav, jā. Tu kaut ko esi iemācījies, jā, kā būvēt, kur izraudzīties telti. Tāpat arī tagad, arī ziemas laikā, arī jaunie cilvēki, jā, bez cepures, bez šalles, bez cimdiem, prieks. Jā, tie, kas ir tā drusku lielāki, prātīgāki, jau saka tiem mazākajiem, klausies, cepuri uzvelc, cimdus uzvelc, šalli. Jā, tie mazajiem liekas, ko viņi man tur bāžās virsū, man tagad ir jauki, man ir forši. Un skrien, jā, un tad ir puņķis, un tad ir klepus. Tā pieredze, tas prātiņš jau nāk tikai pēc tam, vēlāk. Tāpat tās arī citās lielākās lietās, arī, kur mēs arī mācāmies no daudz kā, ar ko iznāk saskarties, arī dažādiem dokumentiem, un arī tur ir savas izdošanās, neizdošanās. Nē, vispār, ko var sacīt, visa dzīve ir pilna ar daudziem pārsteigumiem, kuriem mēs dodamies pretī, vai ar prieku, vai ar izbrīnu, bet ar visu to mums ir jāsaredz, ka Dieva mīlestība ir uz mums, ka Viņš mums vēlās kaut ko caur visu to iemācīt. Visu mūsu dzīves gaitu kaut ko iemācīt, lai mēs izprotām tās svarīgākās lietas. Proti, ka Dievs joprojām ir mīlestība. 1. Pētera vēstulē, 1. nodaļā var lasīt šādus vārdus. Tad jūs līksmosieties. Tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Jā, šādi noskumdinājumi ir mēdz būt, neveiksmes, pārbaudījumi, bet caur to mūsu ticībai jātop ir teicamai, lai būtu tiešām tās rezultāts, dēļ kā arī mēs arī pēc kā tiecamies. Praviešu garliecībās arī kaut kur līdzīgas vārdus var atrast. Piemēram, tāds rītsveiciens debesu vietās. Citāts. Vai jums ir gadījies kļūdīties, lai tas jūs nepadara mazdošīgus? Kungs var pieļaut, ka jūs kļūdaties mazās lietās, lai pasargātu no kļūdīšanās lielākās lietās. Ejiet pie Jēzus un lūdziet, lai viņš jums piedod, un tad ticiet, ka viņš to darīs. Jā, varbūt arī var skatīties arī šādi. Ja mums ir kādas neveiksmes, neizdošanās, tās varbūt ir kaut kas tāds mazāks, kas mūs pasargā no kaut kā lielākā. Ļoti iespējams. Tā arī varētu būt. Tad te vēl ir citāts, ko atradu adventistu bībeles komentāros. Tas kungs nepamet savos maldīgos bērnus, kad tiem ir vāja ticība un tie veic daudz kļūdu. Tas kungs dzird viņu lūgšanas un viņu liecību. Jā, mēs veicam daudz kļūdas.
Bet tas nenozīmē, ka mums jāatstājās no lūkšanām. Tieši pretēji, mums jānāk ir pie Dieva. Izmeklētajās vēstīs ir šāds citāts. Dievs mūs neatstāja grēka dēļ. Mēs varam kļūdīties un apbēdināt viņa garu, bet ja to nožēlojam un ejam pie viņa ar salauztu sirdi, mēs netiksim atraidīti. Ir jānovāc šķēršļi. Jā, šķēršļi, tas var būt šaubas, jā, tas var būt vēl kaut kas tāds, kas mūs attur no lūkšanas, bet te ir tieši tas, jā, ir kļūda izdarīta, bet jānāk ir pie Dieva. Šāds citāts. Dažus cilvēkus Dievs audzina, pieļaujot tiem vilšanos un acīm redzamu neveiksmi. Tas ir viņa nolūks, lai viņi mācītos tikt galā ar sarežģījumiem. Viņš tos iedvesmo ar apņēmību padarīt katru šķietamo neveiksmi par sekmēm. Jā, mēs nonākam dažādās lietās, bet tas ir kaut kas tāds, kas mūs vajadzētu arī iedvesmot uz pārmaiņām. Līdzīgi kā tas bija ar Pēteri, arī citiem Bībeles varoņiem. Grāmatā Evaņģēlija kalpi ir šādi vārdi. Kādreiz var būt šķitīs, ka tiek piedzīvota neveiksme, bet šķietamā neveiksme var būt Dieva veids sniegt viņam patiesu izaugsmi, sniegt labāku izpratni pašam par sevi un pilnīgāku uzticību debesīm. Viņš arī turpmāk var kļūdīties, bet viņš mācīsies šīs kļūdas neatkārtot. Viņš kļūs stiprāks, pretoties ļaunumam, un citi mācīsies no viņa piemēra. Jā, diezgan tādi iedvesmojoši vārdi. Grāmatā Praviešu un ķēniņa var lasīt šādus vārdus. Dažkārt viņš savus strādniekus audzina, liekot tiem piedzīvot vilšanos un šķietamu neizdošanos ar nodomu, lai tie mācās pārvarēt grūtības. Bieži nonākot sarežģītos neskaidros apstākļos un sastopoties ar šķēršļiem, cilvēki tiek kārdināti vilcināties un svārstīties. Bet ja tie paļāvībā izturētu līdz galām, tad Dievs ceļu nolīdzinātu. Sekmes nāk, cīnoties pret grūtībām. Jā, dažreiz ir tā, kad piedzīvo neveiksmi, tad liekas, tur nekas nebūs, es tur vairs neko. Bet šeit tieši tās grūtības jāpārvar, un tad arī būs sekmes. Kristus dziedinošā kalpošanā ir šāds citāts. Daudzi, kuri nopietni vēlās veltīt savu dzīvi kalpošanai Dievam, ir pārsteigti un neapmierināti sastopoties ar šķēršļiem, pārbaudījumiem un sarežģījumiem kā nekad agrāk. Viņi lūdz pēc Kristum līdzīgā rakstura un piemērotības kunga darbam. Tad taču nokļūst apstākļos, kas viņos it kā atraisa visu ļauno. Atklājās nepilnības, par kuru esamību viņi neko nav nojautuši. Tie jautā, tāpat kā senais Izraels, ja Dievs mūs vada, kāpēc visas šīs lietas notiek ar mums? Dažreiz varbūt mums pašam uz sevi ir tāds aplams uzskats, ka ir kaut kādas noteikts raksturīpašības, ir kaut kādi panākumi, stiprās puses, un liekas, Dievs, tu varētu man dot tādus apstākļus vai satikt tādus cilvēkus, kur tieši man tās stiprās puses atklātos. Mēs tā gribētu. Ja mēs tur esam stipri, mēs tur varam, bet mēs redzam, ka tieši pretēji nonāk tā, ka mēs nonākam apstākļos vai satiekamies ar kādiem cilvēkiem, kur atklājās nepilnības, kļūdas. Un tu liekas, pagaidi, bet es lūdzu Dievu. Un kāpēc tas tā notiek? Tieši kā šajā citātā ir. Jo atklājās tas, ko mēs nezinājām paši par sevi, pat nebijām nojautuši. Un nāk ārā tās negatīvās īpašības. Kāpēc? Lai tās tiktu novērstas. Ja mēs paši neredzam šīs sarežģījumus sevi, tās nevar novērst, bet attiecīgi, ja mēs to saredzam, mēs lūdzam Dievu, mēs nonākam līdzīgi kā apustulis Pēters, kurš arī ar asarām bija lūdzis Dievam piedošanu, tikai tur var sekot dziedināšana. Kristus dziedinošā kalpošana, tur tālāk tas citāts turpinās.
Viņi sastopās ar šīm situācijām tieši tādēļ, kā Dievs viņus vada. Pārbaudījumi un šķēršļi ir kunga izraudzītās mācību metodes, un viņa izvēlētie apstākļi, lai gūtu sekmes. Viņš tās lasa cilvēku sirdis, pazīst viņu raksturus labāk nekā viņi paši. Viņš saprot, ka dažiem ir tāda uztvere un spējas, kas pareizi virzītas, varētu tikt izmantotas viņa darba attīstīšanā. Jā, kungs pats šo visu pārauga. Un mums varbūt nav vajadzīgs tur sūdzēties, jā, tur stāstīt, ka man kas tur šis un neveicās, un tas neveicās un neizdodas. Nē, par to mums nav jārunā. Mums jāstāsta uz to pozitīvi, ka jā, šī ir tās līdzekļi un metodas, kuras Dievs izmanto mūsu veidošanā. Savā aizgādībā viņš cilvēkus noliek dažādās situācijās un atšķirīgos apstākļos, lai atklātos raksturu vājības, kas pašiem bijušas apslēptas. Viņš dod tiem iespēju labot trūkumus un kļūt piemērotiem kalpošanai viņam. Jā, mūsu neveiksmēs atklājās vājības. Attiecīgi Dievs vēlās to visu labot, lai mēs būtu piemēroti turpmākai kalpošanai. Vēl jau vairāk, Kristus ir mīris par mūsu kļūdām. Viņš samaksājis par tām, par mūsu grēkiem un vainām. Viņš visu ir ņēmis uz sevi, lai mums būtu tās svētības, kuras ir tikai Dieva dēlam. Tāpēc nenolaidiet savus rokas izmisumā par savām kļūdām, neveiksmēm, neizdošanos. Tā tam jānotiek. Un vēl jau kā 1. Korintiešiem 10 rakstīts, jūs piemeklējat vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Vienīgais tas, ka mēs paši dažkārt nezinām, cik daudz mēs spējam panest. Jo dažkārt liekas, tas grūtums ir tik grūts, mēs nezinām, cik mēs spējam panest, bet Dievs zina. Tādēļ mēs varam droši viņam uzticēties. Kļūdas tiek pieļautas, jā. Tās var būt par mācību, tās var būt audzināšanas līdzeklis mums, lai topam nobrieduši ticībā. Savukārt, atkal no otras puses, ir tādi, kas visu laiku kļūdās vienā un tai pašā lietā. Tādiem redzot, viņiem tur tā pārmācība neko nedod, un viņi tur paliek ar saviem trūkumiem, un tas tik liecina par nesekmību mācībās Dieva skolā. Bet savukārt Dievs, kā mēs lasām Filipiešiem 2.13, Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Jā, gribu un veiksmi. Zem šiem vārdiem turpat ir vārds enerģija. Viņš pat dod šo enerģiju, lai tas būtu īstenojams, lai izdotos. Un vēl jau vairāk, kā romiešiem 9.16 mēs varam lasīt. Ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības. Lai tas arī ir pie mums. Uzticēsim savus izdošanās, neizdošanās, visu tam kungām. Un arī paši sevi tam kungām. Lai Dievs mūs svētī. Āmen.